Jā, slēdzas vairāk. Arī no reģioniem mums pāris investori slēdzas. Tagad ir lieliski iespēja, ka var ne tikai Rīgā bāzēties, bet kur ne kurais. Var arī savos lauku īpašumos padzīvot un strādāt attālināti. Jā, varbūt kamēr vēl mums tie, kas bija apstiprinājuši dalību, slēdzās klāt, tikmēr es mazliet nošērošu arī savu ekrānu. Tā. Hop. Tā, vai jūs redzat? Jā, pamājat ar galvu, super. Tā, redzu, ka vēl mums vienojās, jā. Tad varbūt iesākumam, kā arī epistos sūtīja mūsu biedriem, sveiki Latban, biedri un draugi. Šī gada noslēdzošā investīciju sesija mums ir sadarbībā ar LIA un ideju konkursu Ideju kauss. Es ticu, ka daļai no mūsu biedriem šis nosaukums ir jau labi zināms, jo Ideju kauss notiek ne pirmo gadu, un daļa no jums ir bijusi un arī šogad jau bija kā mentori, kā atbalstītāji un piedalījās, sekoja līdzi. Tā skaitā arī man bija tas gods pievienoties mentoringa sesijai un ar dažiem projektiem parunāt un vairāk izzināt viņa biznesa ideju. Tad vakar šis pasākums arī noslēdzās. Un mums šodien ir pievienojusies arī Sarmita Karlsone no LIA, var teikt, mamma un galvenais kūrētājs Ideju kausam. Arī jau vairākus gadus viņa arī ieskicēs no savas puses un atklās šīs dienas pasākumu. Ko es vēl varu teikt, katru gadu ir prieks sekot līdzi arī rādītājiem, cik idejas piesakās. Ja es pareizi atceros, tad šogad bija aptuveni 130 idejas, vai nesarmīt pieteikušās sākumā, vai vēl vairāk? Vēl vairāk, labi, tad to skaitu arī nosauksi. Un mums šodien sesijā ir pievienojušās 5 biznesa idejas un komandas, kuras ir iekļuvušas labāko topā, kuras ir izgājušas apmācībām, mentoringam un šodien ir gatavas arī jums, investori, prezentēt un dalīties ar savu ideju. Ceru, ka būs interesanti, ceru, ka būs interese arī turpināt ar šīm idejām sadarbību, gan investīciju griezumā nākotnē, gan sākotnē varbūt arī atbalstā kā mentoriem un kopīgiem spēkiem šīs te idejas virzīt rezultatīva biznesa virzienā. Un atgādinot gan jums, gan šīs dienas dalībniekiem, šī ir šodienas uzstāšanās secība, tātad mūsu 5 dalībnieki, Coolmail, Batvatex, Mundotrade, Astro, Star un Biolana palets. Tas no manis īsumā par šodienas uzstāšanos. Savu ekrānu es tūlītās mēģināšu atvienot un paskatīsimies, kas mums ir pievienojies. Jā, es domāju, ka mēs varam sākt. Došu vārdu Sarmīt tev no LIA un no Ideju kausa puses atklāt šīs dienas sesiju. Labdien, Aiga! Labdien visiem! Es tiešām pateicos par uzaicinājumu un iespēju uzrunāt Latvijas biznesa eņģeļu tīkla biedrus un arī 2020. Gada noslēdzošās investīciju sesijas dalībniekus. Tas ir liels gods. Gads ir bijis gan sarežģīts. Mēs arī aģentūrā sākām ar to, kā arī mums iekšēji bija gan vadībā, gan iekšējos procesos pārmaiņas, un mēs tikāmies gada investoru balvā. Un es ceru, ka mēs kā iestāde arī kļūsim arvien inovatīvāki un sadarbības partneriem un uzņēmējiem draudzīgāk un atvērtāka. Tad, protams, nāca citi izaicinājumi. Un kā jūs esat teikusi, ļoti vēlētos sadarboties ar biznesa eņģeļu tīklu arī ciešāk. Bet neraugoties ne uz ko ir ārkārtīgi svarīgi, man šķiet, ka un prieks par to, ka ir lietas un tradīcijas, kuras turpinās, un tad Ideju kauss un arī investīciju sesija ir viena no tām. Un konkursu dzīvotājs 12. reizi notika, un
Konkurss notiek tādēļ, ka ir pieprasījums. Es domāju, ka par publiskiem līdzekļiem ir jāveido pasākumi, kur bez liekām sirdsāpēm un lieliem zaudējumiem cilvēki var pamēģināt pirmos soļus uzņēmēju darbībā. Daudzi no viņiem arī ir pieredzējuši, bet tā ir lieliski iespēja pārbaudīt savu ideju, vai tā vispār kādam ir vajadzīga, pārbaudīt šīs idejas dzīvotspēju. Un tas nekādā veidā nebūtu iespējams arī bez mūsu sadarbības partneriem. Šis gads nebija izņēmums. Mums kopā tika iesniegtas 217 idejas. Otrajā kārtā iekļuva 109, līdz biznesa prezentācijām un prezentēšanai izdzīvoja 84. Un finālā pēc nolikuma iekļūst 12. Un es varu teikt, ka daudzas no otrās kārtas idejām bija fināla cienīgas, un daudzas no fināla idejām bija pirmās, otrās, trešās vietas cienīgas. Patiesībā mēs vērojam to, ka idejas gadu no gada kļūst arvien kvalitatīvākas, un patiesībā arī ideja kausa dalībnieki, ja sākotnēji tas bija iecerēts kā konkurss jauniešiem, kuri vēlas kaut ko pamēģināt, tad faktiski mēs redzam nobriedušus cilvēkus, kas ir pieredzējuši savā profesionālajā vidē. Šīs idejas rodas no pieredzes, no kādas vajadzības, un tas ir lieliski. Un tad ideja kausa dalībnieki ir tāda viena liela daļa, kas piepilda to konkursu ar īstu dzīvu saturu, bet ārkārtīgi liela pateicība jāsaka ilgadējiem sadarbības partneriem. Mums ir tādi, kas ir no pirmā gada, 11 gadus faktiski nesautīgi iegūt savas zināšanas un pieredzi. Daudzi uzņēmēji, dažādu iestāžu vadītāji, sadarbības iestāžu vadītāji, tas ir lieliski. Un tad man ir tā iespēja pateikt arī šoreiz personisku paldies Jurim Birzniekam, Valdemāram Brēdiķim un Tevaiga. Un es atļaušos būt drosmīga un teikt, ka nākošu gadu aicināšu piedalīties vairāk biznesa eņģeļu biedrus, vērtēt idejas. Es domāju, tas ir iegūms abām pusēm. Un vēlētos izteikt cerību, ka visiem šis būs iekšēji gaišs un harmonisks laiks, neraugoties uz ārējiem sarežģījumiem, un lai šodien veiksmīga un auglīga darba sesija. Paldies! Liels paldies, Sarmīt, par teikto, un investori no savas puses arī varu tikai atbalstīt to, ka noteikti arī jums rakstīsim, zvanīsim, aicināsim pieteikties nākamā gada konkursos un iesaistīties jau sākotnēji ar šo mentoringu atbalstu, jo īstenībā no visas ekosistēmas no mums ir atkarīgs, kā jaunās biznesa idejas attīstās, un tā noteikti ir pievienotā vērtība gan jums, gan jaunajiem censoņiem attīstot savu biznesa ideju. Paldies, Liels, Sarmīt, vēlreiz noteikti paliec ar mums pasākuma laikā. Vēl viena iespēja dzirdēt 3 minūšu formātu šoreiz mūsu izpildījumā. Jā, tad sāksim ar šodienas pirmo dalībnieku. Un mēs pārslēdzamies uz projektu Kulmē. Jāni, kā runājām, dodu admina tiesības tev, un tad lūdzu dalīties ar prezentāciju. Un formāts mums ir iepriekšējais 3 minūtes prezentācijai, 5 minūtes investori jums jautājumiem. Laiku cenšamies ievērot un droši sākam. Vārds Jānim Jozēnam no Kulmēm. Tā, tagad laikam var dzirdēt mani. Jā, lieliski var redzēt un dzirdēt arī var. Jā. Droši, kad esi gatavs sāc? Jā. Sveiki, tad mani sauc Jānis, un šodien es jūs gribu iepazīstināt ar Kulmēlu. Privāto pakomātu tieši tavā pagalmā, lai tu droši varētu saņemt sūtījumus jebkurā diennakts laikā, arī tad, kad neesi mājās. Statistikas dati. Šim slaidam nav jēgas. Visiem ir skaidrs, ka iepirkšanās internetā un preču piegādes mājām aug straujā tempā. Mēs vairs negribam tērēt laiku dodoties uz veikaliem, tāpēc pārējām uz iepirkšanos internetā ar preču piegādi uz mājām. Bet ir problēma. Arī šeit mēs tērējam laiku dodoties uz pastu pakomātu pēc sūtījuma vai saskaņojot laiku ar kurjeru par preču piegādi mājās. Tad noteiktajā laikā mums ir jābūt mājās, jo ir paredzēta preču piegāde. Arī piegādātājiem esošā situācija nav efektīva. To skaidri var redzēt šajā piemērā.
Šādam vajadzētu izskatīties piegāžu maršrutam, bet atšķirīgie piegāžu laiki dažādiem klientiem nereti liek atgriezties vienā un tajā pašā vietā vairākas reizes dienā, un piegādes maršruts beigās izstāsta šādi. Lai to risinātu, mēs esam radījuši Coolmail. Tā ir kā vieda, lielāka izmēra pasta kaste, kas ļaus saņemt sūtījumus arī nesot mājās. Tā ir aprīkota ar kameru, lai jūs vienmēr varētu sekot līdzi, kas veids darbības jūsu kastē, NFC sistēmu, lai pātrinātu un atvieglotu kurjera darbu, un temperatūras kontroli, lai tajā droši varētu ievietot arī pārtikas produktus jebkurā gada laikā. To var novietot gan pie mājas, gan integrēt sētā, un tad tā izskatīsies kā vienkārši pasta kaste. Coolmail jūs varat pārvaldīt viegli un vienkārši no sava telefona. Pieņemsim, sadaļā lielveikals veikt pārtikas iegādi, sadaļā gada tirgus eko pienu, gaļu, dārzeņus no zemniekiem vai tieši no ražotāja. Savukārt sadaļā pasta kaste jūs varat kontrolēt pasta sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu tieši no jūsu mājas. Tirgus. Pasaulē ir vairāk nekā 1 miljards saimniecību, kas regulāri pasūta preces uz mājām. Privātmāju ciemati, kas ir mūsu galvenā mērķa autorija, ir gan Mārupē, gan Vācijā, Zviedrijā, Ķīnā, ASV un, protams, daudz kur citur. Mēs sāksim ar Latviju, kur ir aptuveni 200 000 privātmājas, tad izplatīsimies Baltijā, jo daļa no piegādātajiem šajos tirgos pārklājas. Tālāk Eiropā jau ir 100 miljonu privātmāju, tad vispārējā pasaule. Cik maksās Coolmail? Ražošanas izmaksās plānojam iekļauties līdz 200 eiro par iekārtu. Tirgo to piedāvāsim ar modeli, kad ir mazāks sākuma maksājums un ikmēneša abonēšanas maksa, par ko klientam piedāvāsim aplikāciju ar plašu piegādātāju loku un labākām piegāžu cenām. Šobrīd sadarbībā ar RTU strādājam pie prototipu un MVP izveides, sadarbībā ar Brandbox veidojam web risinājumus projektam un veicam pārunas ar piegādātājiem. Tam visam ir nepieciešams finanses, tāpēc meklējam jaunu komandas biedru investoru. Šobrīd ir nepieciešami 100 000 MVP pabeigšanai un mazai mārketinga kampaņai, lai Coolmail varētu dot pirmiem klientiem jau uz testēšanu. Mūsu komanda. Paldies! Liels paldies, Jāni! Domāju, ka visiem klātsošajiem iepirkšanās internetā un piegāde ir kļuvusi aizvien aktuālāka pandēmijas situācijā. Tādēļ, investori, lūdzu jūsu jautājumi. Es redzu, ka ir jautājums rakstiskā veidā no Salvja. Salvis jautā, kas ir ar konkurentiem. Lūdzu, Jāni, ieskicē par konkurentiem. Investori droši vai nu rakstiet čatā, vai arī ieslēdziet mikrofonus un varat uzdot jautājumus arī skaļi. Par konkurentiem. Tieši šādi produkti, kas būtu jau ar augstumu siltumu funkciju, kas tā kā nodrošinātu to, lai tur varētu ievietot arī pārtikas produktus, īsti tirgū vēl nav. Ir zināms, ka gan pasaulē, gan arī šeit Latvijā kaut ko līdzīgu taisa. Tur ir mazliet savādāks tas stāsts. Viņš ir vairāk domāti, tie konkurenti produkti ir domāti vairāk vienam veikalu tīklam, lai viņi tur varētu ievietot savas pārtikas lietas. Bet tāda tieši konkurenta nav, bet, protams, ka pasaulē noteikti šī ideja tiek apstrādāta un attīstās. Amerikā ļoti izplatīta ir, jo tur lielākā problēma ir paku pazušana, un tad ir tādas tā kā safe boxi vai log boxi, kuros ievieto paku, kad viņi atsūta, un viņi ir manuāli vai tur cipariņiem kodiņi jāuzspiež, lai, kā teikt, varētu to kastu atvērt pēc tam saimnieks. Paldies par atbildi. Tā, klātsošie lūdzu vēl jautājumu jūsu? Redzu, kā Ivaram ir mikrofons ieslēgts, varbūt ir kāds jautājums? Es iesūtīju čatā jautājumu. Tā, tūlītās skatos. Tad ir viens jautājums. Kārlis jautā, kā kurjers atver ierīci? Vai var ar visiem kurjeriem sastrādāt? Tas šobrīd ir procesā pārunas ar viņiem. Teiksim, tad, kad mēs veicam pirkumu, ja mēs veicam caur aplikāciju pirkumu, mēs izvēlamies tādēļ lielveikals, tad kādu no piegādātājiem, tad, kad mēs aiziesim uz piegādātāju mājaslapu, jau viņi automātiski būs mūs identificējuši, ka tie, kas preci pasūta, esam mēs, un piegādes vieta būs šī Coolmail kaste.
Tad, kad veicam pirkumu, automātiski sistēma nosūta piegādātājiem NFC kodu. Un tad, kad kurjers būs piebraucis, viņš vienkārši pieliekot savu NFC lasītāju, viņš pieliks klāt, kastīte atvērsies. Būs tā kā unikālā pieeja vienreiz viņam atvērt šo kasti. Attālināt to es varu izdarīt arī no sava telefona, ja kurjers ir piebraucis un man uzzvan, es varu atvērt arī no telefona viņu vaļā, vai arī sākotnējā procesā tiem, kuriem nebūs šī sastājas, lai mēs to NFC kodu varētu nosūtīt, tad viņi uzspiedīs manuāli arī cipariņu kodi, ko veicot pasūtījumu, mēs vienkārši būsim ievadījuši, kad piegāde būs jāveic uz Coolmail kastu, un lai viņi atvērtu, ir šāds un šāds kods jāievada. Paldies, Jāni. Tad ir jautājums par privātu mājām, par cik eiro var iegādāties, vai arī tā ir vienreizēja subscription fee. Tur, manuprāt, bija vai ne par to, cik maksā mēneša abonements tev. Varbūt vari atgādināt. Jā, mēs plānojam viņu laist tirgu par 49,99 pirmais maksājums, un pēc tam 9,99 ir mēneša abonēšanas maksa. Kā jau teicu, par to mēs tā kā piedāvājam šo aplikācijas variantu, kurā būs ērta iepirkšanās, jo visi piegādātāji būs vienā vietā. Mēs vienreiz būsim ievadījuši datus un nebūs vairāk jāvada pa jaunu. Tur būs arī liels mazo tieši piegādātāju klāsts ar zemniekiem, mazām saimniecībām, kas ražo kaut ko. Viņas pie mums varēs veidot arī mazu internetu veikaliņu, ja viņiem pašiem tāda nav, lai arī to visu iepirkšanos pie mums varētu veikt. Veiksmīgāk arī saplānot piegādes. Jā, un par kurjeriem arī tas ir, ja mēs no mājām gribam kaut ko nosūtīt, mēs ieliekam paku, izvēlamies ērtāko kurjeru kompāniju, viņi atbrauc, paņem kastu un aizsūta omītē. Labi, tad ir īstenībā divi jautājumi. Viens varbūt turpinam par kā ar ierīkošanas izmaksām, respektīvi elektrības pievilkšanas izmaksas un papildus, kas tur iet vai ģeneratori vai no mājas ievelk. Un tad varbūt arī uzreiz saprotot, vai šis ir tikai privātu mājām, vai arī dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja šādu ierīci izmantot. Ir iespēja. Šis pirmais modelis, par ko mēs šobrīd runājam, tas ir tāds bāzes modelis, kas ir vairāk domāts privātu mājām. Tā kā šobrīd vēl pie MEP izstrādes notiek darbs, zinot, cik viņi būs energopatērētājs, cik viņiem būs enerģijas patēriņš, mēs varēsim vairāk pielāgot, vai tas būs uz akumulatoriem vai ar elektrības pievadu, bet tā bāzes modelī tas ir domāts, ka viņš ir ar elektrības pievadu. Uzstādīšanu mēs plānojam no savas puses, kā teikt, katrā vietā uzlikt. Tas nav tik pats sarežģīts, jo viņam nav nekāda betonējuma darba, viņš vienkārši uz tāds plāksnes noliekās, vienīgā lieta, kas ir jāpievada elektrība. Tas jau būs jāstāsta katrā saimniecībā atsevišķi. Bet būs varianti arī, kuros nav augstuma siltuma funkcijas, kas ir lielākie enerģijas patērētāji. Šīs ierīces būs jau uz akumulatoriem. Tās, principā, varēs nolikt vienkārši un nedēļā reizi nomainīt akumulatoru. Labi. Paldies, Jāni. Domāju, ar šiem jautājumiem un atbildēm mēs arī beigsim, jo laiks arī ir iztecējis. Noteikti pēc tam, pēc prezentācijām vai arī jau individuālās sarunās varēs turpināt. Jā, paldies, liels, Jāni. Palūkšu atpakaļ man pieeju posta, lai varam turpināt. Jā, šī tēma noteikti ir ļoti, ļoti aktuāla tevis prezentētā, īpaši tagad. Tā, tālāk mēs turpināsim ar šīs dienas otro prezentētāju. Tā mums ir Mišela un Batvateks. Tūlītās, Mišela, došu tev arī pieeju prezentēties. Jā, tagad vari dalīties ar savu prezentāciju. Tā. Var sākt, jā? Droši. Sveiki, mani sauc Mišela, un šodien es iepazīstināšu jūs ar Batvateks. Batvateks ir vegāna āda taisīta no kartupeļu lakstiem. Šobrīd tāda materiāla tirgu nav, bet ir daži konkurenti, kuri arī taisa vegānu ādu no dārziņiem un augiem. Tā kā man ir savs apavu zīmols, man bija iespēja izmēģināt gandrīz visus šīs materiālus, un es sapratīju, ka ir
liela problēma. Jo vairāk materiāls ir dabisks pēc sastāvā, jo zemāka viņam ir izturība. Un arī visizturīgākie materiāli nav ļoti dabiski un ilgspējīgi pēc sastāva. Tāpēc šo problēmu mēs tieši gribam atrisināt ar mūsu materiālu, kas būs tikpat izturīgs kā naturāla āda, tomēr ilgspējīgs un videi draudzīgs. Tātad, kā mēs plānojam ražot mūsu materiālu, papildus kartupeļu lakstiem materiālu sastāvu būs arī tehniskas kaņepes šķiedras, kas ir viens no visizturīgākajiem materiāliem pasaulē. Protams, būs arī rēģenti, kas turēs visu to šķiedru kopā. No tam būs taisīts materiāla pamats, kas atgādina filci, un pēc tam tas būs pārklāts ar ārēju slani, kas pasargās no ūdens un arī, kas dos interesantu faktūru. No mūsu materiālu būs iespējams ražot apavus, somus, apģērbus, interjera priekšmetus un mašīnas sēdekļus. Tātad, kā mēs zinām, ka ir pieprasījums, pirmkārt, vegānu ādas tirgas strauji pieaug, ir prognozēts, ka vidējais gada pieauguma temps būs 50% nākamās 5 gadus, un tirgus apjoms sasniegs 75 miljārdus eiro. Tas ir pasaules tirgus. Kā mēs zinām, ka ir pieprasījums tieši pēc mūsu materiāla, to mēs arī pārbaudījām, izveidojot landing lapu un ar aprakstu par mūsu materiālu. Pēc tam mēs to landing lapu palaižam sociāls tīkls un sava dizaineru tīklā. Un mums šobrīd jau ir 100 dizaineri, kuri gaida materiālu, lai viņu notestētu. Tātad, kur mēs esam tagad, mēs jau izmēģinājām tehnoloģiju, uztaisījām pirmo tādu prototipu, lai saprast, kā tie materiāli turās kopā. Tad mēs pārbaudījām pieprasījumu, un mēs tagad meklējam finansējumu 50 000 eiro, lai testētu tehnoloģiju laboratoriju, uztaisīt pirmo partiju 100 metri un arī reģistrēt patentu. Papildus tam mēs vēl plānojam saņemt 25 000 eiro līdzfinansējumu caur inovāciju voucheru programmu. Pēc tam mums būs nepieciešams vēl 100 000 eiro finansējums, lai sāktu pārdošanu. Jā, un nākotnē plānojam sadarboties ar vislielākajiem zīmoliem pasaulē, un šeit ir mūsu komanda, mēs esam 3. Mums ir liela pieredze arī dizaina joma un ražošanas. Tas arī viss. Gaidu jūsu jautājumus. Jā, Mišela, liels paldies. Arī aktuāla tēma, kā redzam, tendence pieaug pēc šādiem materiāliem. Investori droši jautājumu skaļi vai tepat čatā? Kaut kā es neredzu čatu. Jā, es sekoju līdzi. Šobrīd jautājumu čatā vēl nav, bet droši jautājiet. Pagaidām, ja nav jautājums, varu pateikt, ka plānojam, ka materiāla izmaksa būs 15 eiro metra, un mēs plānojam to pārdot pa 55 eiro metru, kas ir vidēja cena par vegānādu. Jā, jautājums no Kārļa. Paldies, Kārli. Kādu procentu no uzņēmuma piedāvājat investoram? Jā, respektīvi šeit ir minēti 50 000 sākumā un 100 pēc tam. Jā, vai Mišela, esat domājuši komandā, kāda būtu investoram piedāvājums? Jā, mūsu piedāvājums ir no 5 līdz 10%. Tas ir atkarīgs no investora arī pieredzes, jo, protams, būtu forši, ja investoram arī ir kaut kāda pieredze ražošanas vai kaut kādas tādas jomas, tad to visu varētu turpināt sarunu, bet ap 10% gatavi iedot. Tas ir par šo 150 000 investīciju vai par pirmajiem 50 000? Nē, tas par pirmiem 50 un nākamais 100 000, tas mēs plānojam, kā jau otro finansējumu. Jā.
Līdz ar to investori arī lieliska iespēja jau arī atbalsts no inovāciju vouchera, ar kuru īstenībā arī diezgan daudz var izdarīt. Jā. Vai klātsošiem investoriem ir vēl kādi jautājumi? Vai nu čatā, vai arī droši slēdziet mikrofonus un uzdodiet. Jā, laikam šobrīd jautājumu nav. Mišela, teikšu lielu paldies. Jautājumi noteikti vai radīsies pasākuma gaitām pēc tam, vai arī jau konkrēti individuālās sarunās pēc pasākuma. Paldies liels! Jā. Un, jā, starp citu, Mišela arī bija top 3-niekā ideja kausa uzvarētājos vakar. Tad nākamais dalībnieks mums ir Mundotē un Kristaps Seps. Kristap, tūlītās padalīšos ar pieeju ekrānam. Jā, Kristap, lūdzu. Tagad tev ir jābūt iespējai dalīties ar savu ekrānu. Jā, redzam prezentāciju. Ok. Garā darba diena gandrīz galā. Jūs dodaties kaut kur pasēdēt, ieturēt maltīti, pamalkot dzērienus, un tādēļ stūri uzrodas viesmīlis ar sabojātu garību. Proti, ar savu attieksmi, tas sabojā to jums. Šādas situācijas jūs kā bāra vai restorāna īpašnieki var padarīt par neieteiktāko vietu. Viesmīlis ir restorāna vizītkarte, un atmosfēra attieksme ir pats galvenais, lai noturētu klientus. Aptaujājot viesmīļus, tika noskaidrots, ka 71% respondentu jūt sāpes mugurā, rokā un rokas locītā. Šīs sāpes pārvēršas dusmās, nelaipnībā, ar ko saskarās klienti vai arī trauki. Pētniecības posmā tika pamanīts, ka paplātes apakšējā plakne balstās uz niecīgas rokas daļas, līdz ar ko tās ar laiku izlies, bet paplātes virsmas ar laiku nodilst un sādas ar netīrību. Bet ko tur izdarīt produktam, kurš nav mainījies jau no pirmsākuma? Dāmas un kungi, Mundotē, un mēs esam panākuši uzlabojumus. Konstrukcija sabalansē slodzi, kas neļauj tai izliekties. Apakša patīkami piekļaujas rokai. Izveidotie griezumi slodzes momentu pārvietot tuvāk elkonim, samazinot muskuļu pielietoto spēku pat uz pusi. Maināmo virsmu ir viegli notīrīt un nomainīt. Tās varēs iegādāties apdrukāts ar jūsu vārdiem, atbilstoši svētku noskaņai, vai arī logo. Produktu testētājs Sintija Apsi ģimenes restorāna Hercogs ķipslas direktors saka, ka produkts ir lielisks pārpildītām vietām. Gundars Lasmanis, valdes loceklis Ozo restorānam, saka, ka šī top 1 paplāte, ar kuru viņš izvēlētos stāvēt banketos. Mūsu mērķa auditorija uz paplāti tērē no 20 līdz 35 eiro. Pašlaik mūsu mēneša fiksētās izmaksas veidojas 6100 eiro, kas sastāv no telpas īres, 2 plasmas funkciju formas nolietojamības un darba algām. Savukārt mainīgās izmaksas veidojas 7,85 eiro, kas sastāv no formas izspiešanas, iepakošanas un paklāja izstrādes. Pašlaik mums ir izstrādāts pirmais prototips. Dots testēt. Apzināts ražošanas veidi, kā arī tās izmaksas. Tagad ar drosmes granta atbalstu 7 mēnešu laikā izstrādāsim vēl 2 prototipus, notestēsim tos, tiksim pie fināla produkta un uzsāksim mārketinga kampaņu. Pēc tam mums vajadzēs 100 000 eiro, lai izveidotu ražošanas mehānismu un izstrādātu pirmo partiju. Un mēs ticam, ka šis varētu būt sākums dažādu servēšanas aprīkojumu ražošanai un izplatīšanai. Mēs esam šeit, jo mēs meklējam mentoru ar iespēju, ka pēc 7 mēnešiem arī izskatīs iespēju investēt mūsos. Mūsu komanda sastāv no interjera, produkta, UX un grafiskās dizaineris Māras Zepas un būvniecības projekta vadītāja Kristapa Zepa. Un es saku paldies! Kristap, paldies par enerģisko prezentāciju, var just draivu. Jā. Lai gan tagad mūsu viesmīļus ikdienā aizstāja Bolt un Volt kurjeri, tomēr ceram, ka drīzumā atkal varēsim doties uz restorāniem un tikties ar smaidīgiem viesmīļiem un jau ar šāda veida paplātēm. Investori, droši rakstiet jautājumus vai uzdodiet tos skaļi.
Kā saprotat, šeit ir runā par iespēju jau tagad sākt mentorēt un konsultēt Kristapu un viņa komandu ceļā uz šo te biznesa attīstību un pēc kāda laika arī vai nu pašiem un kādam investēt jau konkrētu mērķu sasniegšanai. Kamēr vēl investori domā par jautājumu, varbūt es varu pajautāt Kristap, kā ir ar konkurentiem, tuvākajiem vismaz? Nu jā, kā lai pasaka, šādu tipu produktam, kā tādam, tāds ergonomisks blakus produkts ir mēģinājumi viņu izstrādāt, bet īpaši daudz nav. Bet tāds standarta paplātes dizains, monopolu tur Kambro paplātes. Būtībā jūs visos restorānos ieiesiet iekšā, jūs arī redzēsiet, ka visi restorānā viesmīgi izmanto Kambro paplātes. Un viņas ir kur ražotas? Kurā valstī pamatā viņas no kurienes nāk? Pamatā tas viss ir nācis no Amerikas, bet viņi ir sataisījuši rūpnīcu, un tuvākā rūpnīca mums ir Vācija. Viena. Viņiem arī ir Ķīnā un diezgan globāla kompānija. Jā. Jā. Labi, investori, jums iespēja pēdējā pirms nākamā prezentētāja tomēr kādu jautājumu uzdot? Vismaz vienu. Labi, laikam nemocīsim. Viss ir skaidrs šobrīd, noteikti pēc tam pamocīšu. Jūs arī tomēr ar anketām un komunikāciju pēc tam investori. Kristap, teikšu lielu paldies. Palūkšu atpakaļ hosta pieeju. Man atdod. Jā, uz mana vārda noklikšķinot. Uz tavu vārdu vienkārši. Jā, pie more un make a host. Būs. Jā, super. Un tagad no, teiksim, praktiskākiem projektiem un idejām mēs pāriesim pie idejas ar nosaukumu Astrostar, diezgan tematiski noslēdzot arī tai skaitā 2020. gadu un pārējot uz nākamo, kad visi runā par prognozēm un astroloģijas vārdu noteikti dzirdam nereizi vienu. Tā. Tad es tūlītās nodošu stafeti Ievai. Jā, Ieva, Čandra un ideja Astrostar. Ieva? Jā, sveiki visiem. Jā, mēs redzam tavu ekrānu, sagaidām pilnekrānu un droši sākam. Labdien, mani sauc Ieva Čandra, esmu Astrostar līdzdibinātāja. Astrostar tā ir vediskās astroloģijas mobilā aplikācija modernam dzīvesveidam. Lai kāds būtu jūsu personīgais viedoklis par astroloģiju, cipari runā paši par sevi. 75% no amerikāņiem aktīvi interesējas par astroloģiju, savukārt pagājušajā gadā, vēl pirms pandēmijas, industrija pieauga par 64%. Savukārt ar garīgumu un astromobilās aplikācijas pagājušajā gadā nopelnīja 195 miljonus ASV dolāru. Uz pagājušajā gadā globāli tirgus sastāda 44 miljardus ASV dolāru un, lai ieņemtu ievērojumu daļu no šī pievilcīgā tirgus, mēs esam izveidojuši absolūti inovatīvu, unikālu produktu, kas ir Astrostar. Tā ir pirmā vediskās astroloģijas aplikācija rietumu tirgu. Tādā formātā astroloģija vēl nav bijusi pasniegta rietumu tirgu. Tātad tikpat vienkārši kā nobūkot viesnīcu Booking.com, klients var izvēlēties sev tīkamu astrologu, redzēt viņa cenu likmi, autentiskus novērtējumus, viņa reitingu un veikt apmaksu, un tas viss aplikācijas ietvaros.
Mūsu ieņēmuma modelis ir, ka klients var izvēlēties kādu no 4 pakalpojumiem. Tas ir čats ar astrologu, zvans vai rakstiskā analīze, kā arī sadarības kalkulators un pareģojumi, kas ir arī mūsu pašu mākslīgā intelekta izstrādāts algoritms, un tas ir mūsu tirgus arī noslēpums. Katrs astrologs var izvēlēties savu cenu likmi, un neatkarīgi no tā mūsu komisija ir 50%. Mēs ideju validējām, un 8 nedēļās demo beta versijā mēs ieguvām 167 klientus no 14 valstīm. Apgrozījums ir 4,6 tūkstoši, puse no tām peļņa. Tātad jau 35% no klientiem jau pirmajās 24 stundās kļuva mūsu atkārtoti klienti, un galvenais tirgus vairāk kā puse izvirzījās tieši ASV. Mēs esam šeit, lai izrādītu interesi par 200 000, attiecīgi piedāvājot 8 līdz 12% no mūsu uzņēmuma. Uz doto brīdi mūsu pašu investīcijas ir 78 000. Pirmā gada beigās mēs paredzam, ka tie būs apgrozījums būs 267 000, savukārt return on investment ir 88% un peļņa 69 000. Mēs ņemam vērā, ka mums būs 100 000 lejupielādes, bet kvalitatīvais maksājošais klients mēs to ņemam par piemēram 30% un ņemam, kā acquisition costs tie varētu būt aptuveni 3 eiro. Mūsu komanda, ir gan IT, produktu izstrāde un astrologu atlase ar 16 gadu pieredzi astroloģijā, kā arī mārketings un paldies! Jā, Ieva, paldies par prezentāciju. Investori gaidām jūs jautājumus. Šodien ar jautājumi ir mazliet kūtrāk. Ticu, ka online vidē paralēli tiek darītas arī citas lietas, un ceru, ka pēc pasākuma būs laiks arī izskatīt vēlreiz prezentācijas. Bet droši uzdodiet jautājumus, ja tādi ir radušies Ievai par astrostāju. Varbūt, kamēr tie jautājumi vēl nav radušies, es varu izstāstīt, ka mums ir arī, mēs esam izveidojuši sadarbību ar labākajām universitātēm tieši astroloģijā no Indijā, un mēs ņemam viņus PhD studentus un arī beidzējus. Mūsu astrologi vairākoties ir ar doktora grādu un vismaz 15 gadu pieredzi. Tas ir mūsu, minimālais, lai mēs uzņemtu cilvēku savā komandā. Ir 90% precizitātes reitings, viņi tiek pārbaudīti, ir vairākos līmeņos, un, piemēram, mums ir arī mūsu astrologu vidū ir arī astrologi, kuru klienti ir, piemēram, Daniels Kreigs. Mēs esam izstrādājuši stingru vairāku līmeņu pārbaudes sistēmu un rokas grāmatu tieši strādāt ar klientiem, jo nevienmēr ne visi astrologi, kas var redzēt, sniegt kvalitatīvu servisu, viņam vienalga viņam ir jāapmāca darbam tieši ar klientu. Ieva, kamēr par šo stāstīju radās jautājums no auditorijas, cik ilgi jūs jau strādājat pie šī projekta? Kad jūs viņu uzsākāt? Mēs idejiski pie viņa sākām strādāt vasarā, augustā, un jau septembrī mēs varam sākt vērtēt tīri pēc jau demo. Paldies! Un uz doto brīdi viss būs pāris nedēļas, un tas viss būs pieejams jau App Store, un es domāju, ka janvāra vidū tam vajadzētu jau būt. Jā, droši, investori vēl, ja ir jautājumi, rakstiet čatā vai uzdodiet. Kā redzat, ja projekts uzsākās vasaras beigās, tad līdz šim jau ir ievērojami rādītāji. Tā attīstība visticamāk, ka aizvien straujāk un straujāk norisināsies. Jā, izskatās tiešām šodien kūtrāk ar jautājumiem, bet Ieva, liels paldies! Paldies!
par prezentāciju noteikti vai nu beigās, vai arī visticamāk pēc pasākuma kopumā nosūtīšu informāciju, un tad jau individuālās sarunās vai investoru grupām tiksieties. Jā, paldies par hosta pieeju. Un tad mēs pārējām pie Aleksandra un uzņēmuma BioLana Pellet, kuri arī pačukstējuši investori jau redzējāt, varbūt Labs of Latvija ir arī ideja kausa uzvarētāji. Aleksandra, ir hosta pieeja dota. Jā, redzu, tūlīt nošērošu ekrānu. Tā, var redzēt, ja? Jā, pilnekrānā tikai vēl jāuzliek. Tagad būs? Jā, viss ļoti labi. Viss labi, ja? Labi. Tātad, labdien vēlreiz. Mans vārds Aleksandrs Safonovs. Esmu idejas autors organiskajam mēslojumam BioLana. Šī te ir mana ikdiena. Es strādāju ļoti daudziem jēriem, aitām ikdienā. Tūkstošiem caur manām rokām iziet cauri, ja tā var izteikties, gada laikā. Ikdienā arī mēs sadarbojamies, protams, kā zemniekiem, tie, kas audzē šīs aitas, un mēs esam novērojuši to, ka viņiem ir milzīgas problēmas apstrādājot savus laukus, un arī karglieži uzbrūk, un arī citas problēmas audzējot labību un pārējās lietas. Es ilgu laiku domāju, ņemot vērā to, ka man ir daudz aitas nāk cauri manām rokām, man ir tāds nepieciešamība utilizēt šo te aitas vilnu, kas man paliek pāri. Un te, diemžēl, izmaksas ļoti milzīgas. Tādēļ nonāca pie secinājuma, ka patiesībā viss sarežģīties vienkārši jāpaņem, jānocep vilna no aitas ādas, jāgranulē tā, beigās var sanākt ekoloģisks mēslojums, ja tam ar bioloģisku certifikātu. Ja tā mēs papētām sīkāk, tad izrādās, ka Latvijas potenciāls ir 400 tonnas vilnas gadā kopā. Ir iespējams ieņemt no visām aitām kopā Latvijā, bet Latvijā tiek pārstrādāts tikai 80 tonnas, pārējās 320 tonnas, pat vairāk aiziet būtībā utilizācijā vai tiek aptakts mežā. Ja mēs pārvēršam šo atkritumus par šīm te vilnas granulām, kā mēslojumu pārdodam viņas tirgū līdzīgās cenās, kā tas ir Vācijā vai Austrijā, tad tas potenciāls slēp sevi aptuveni 1,5 līdz 2,5 miljonus eiro. Eiropā visā ir aptuveni 450 reizes vairāk tās vilnas nekā Latvijā. Organiskais mēslojums ir vairāk un vairāk pieprasīts. Katru gadu Eiropā aptuveni pa 1 miljonus hektāriem pieaug ekoloģiskās lauksaimniecības zemes platības. Kopējais šis te organiskā mēslojuma tirgus Eiropas Savienībā ir aptuveni 2,2 miljardi eiro un nepārtraukti aug katru gadu. Šis ekoloģiskais mēslojums, ņemot vērā to, ka tā tiek pārstrādāta atkritumi, jo aitas vilna ir skaitās kā atkritums, viņš iet roku rokā ar Eiropas Green Deal kursu, kuram nākamajos 10 gados Eiropa plāno atvēlēt līdz pat 1 triljonam eiro dažādiem projektiem. Šis te ir mūsu potenciālais klients, nevis lielais lauksaimnieks, bet gan piemājas dārziņu īpašnieks vai tas, kas audzē uz palodzes savus kaut kādus labumus. Ņemot mūsu šo te gatavojo produktu, mēslojumu, tas risina daudz un dažādas problēmas. Pirmkārt, viņš ļoti labi uzsūc ūdeni, līdz ar to arī sniedz saknēm ūdens rezerves vajadzības gadījumā, satur ļoti daudz slāpekli. Kargliežam izvairās no tā, to vajag tikai reizi gadā iestrādāt augsnē un vēl citas labas lietas. Uz doto brīdi esam izveidojuši prototipu jau, mums viņš ir gatavs. Nākamā gada martā mēs jau plānojam to palaist izniecībā, pateicoties ideja kausa finālam, vinēšana ideja kausā, ja, tā kā naudiņa mums kaut kāda jau būs. Būtībā 5 gadu laikā plānojam šo te iekarot Latvijas tirgu un nākamo 5 gadu laikā iekarot visas Baltijas tirgu. Nākamā gada laikā plānojās vēl lielāka, plašāka pētniecība, piesaistot LIA voucheri tieši pētniecībai. Kā jau teicu, pirmais posms raķetīte jau ir sasniegta, ja, tad mums jau finansējums teorētiski vajadzīgais jau ir. Mēs esam spējīgi palaist šo produktu. Nepieciešams tagad turpmāk būs iespējams nākamā gada laikā aptuveni 100,000 eiro. Tas ir vajadzīgs, lai labākas, jaudīgākas un profesionālākas iekārtas iegādātos, lai padarītu produktu pašizmaksu lētāku.
Savukārt tālāk jau 250 000 eiro, tas jau, ja mēs runājam par pašas ražotnes būvniecību jau no nulles, kā jau lielāko eksportu, kad mēs runājam par Eiropas kopējā tirgus apvienojumu. Šī te ir mūsu komanda. Mums komandā ir pētniece viena meitene, kas mācās universitātē. Jurģis vairāk nodarbojās ar produkcijas un šīs izēvielas sagādi darbā zemniekiem. Savukārt Kairašas kundze vairāk mūs konsultē, sniedz tādu padomu no savas, ņemot vērā to, ka viņa dakteris agronoms, profesore, viņai ir daudz liela pieredze tieši aitkopībā un pārstrādē. Jā, tas būtu tā kā viss. Jā, paldies, Aleksandr. Laiks arī ir krietni pāri 3 minūtēm. Var redzēt, ka ir entuziasms par šo projektu, bet laikā vēl jāmācās iekļauties. Paldies, liels. Investori, lūdzu, jūsu jautājumi šīs dienas fināla projektam. Man jautājums. Aleksandr, paldies. Ļoti interesanti. Cik ir jau izmēģināts lauka apstākļos vai ne lauka apstākļos, vismaz podiņos, un cik var apstiprināt jūsu to apgalvojumus par šīm īpašībām? Mēs paši, kā jau teicu, nākamā gada laikā plānojam piesaistīt LIA voucheru tieši pētniecībai 25 000 eiro. Patreiz mēs tieši rakstam pieteikumu anketas, lai šo te finansējumu dabūtu. Mums pašiem uz doto brīdi gan jāatzīstās, ka nav tādi precīzi dati, bet ņemot vērā to, ka šāda tipa produkts viņš nav visā pasaulē unikāls. Vācijā šāda līdzīga tipa produkti jau pārdod. Un šī konkrētā bilde, ko es jums tagad rādu, tā ir reāla bilde no dzīves, kur kreisajā pusē ir tā pati zāle, kas iestādīta pirms 6 mēnešiem, kas labās puses podiņā, tikai kreisajā pusē tur bija parasta augsne tāda, kāda viņi ir, un pēc 6 mēnešiem, 6 reizes cepjot, zāli pļaujot, šī zāle izaug pēc 6 mēnešiem tāda kā labajā podiņā ar šīm te vilnas granulām. Tā kā šis parāda to masas apjomu, kāds ir pieaudzis, piemēram, tikai kaut vai mēs ņemam vērā to pašu zāli. Tad vēl ir jautājums, kāds ir ražošanas process, lai iegūtu mēslonu no vilnas? Varbūt īsumā par šo procesu pašu. Īsumā nekāda dižāda atšķirīga zinātne tā nav. Ņemam vilnu, viņu nepieciešams saskaldīt, saplēst un sagranulēt. Tad nepieciešams viņu sterilizēt attiecīgos apstākļos. Pa lielam tas ir viss safasē un pārdod. Varbūt tad arī turpinot vairāk par šo tehnisko pusi, tad arī kāds ir mēslojuma aktīvās vielas, slāpeklis, fosfors vai tam līdzīgi, kāda ir tā vielu kompozīcija kopējā? Jā, tas, es tagad baidos samalot tieši precīzi procentos nosaukt, bet provizoriskie dati liecina to, ka, piemēram, slāpeklis ir aptuveni 11–12% robežās šajā mēslojumā. Iekšā sastāv, kas ir aptuveni kaut kur plus mīnus 3 reizes vairāk nekā analogos citos ekoloģiskajos mēslošanas līdzekļos. Šis te NPK ir vidēji kaut kur 2 līdz 3 reizes augstāks nekā citiem. Piemēram, ja mēs salīdzinām ar vistas mēslojumu, jā, viņš reāli 3 reizes augstāks ir tas NPK nekā mūsu organiskais mēslojums. Pie tam viņš ir ilgas iedarbības, viņu vajag iestrādāt tikai 1 reizi gadā. Viņš neizskalojās ar lietas ūdeņiem un visu pārējo. Viņš 10 mēnešu laikā noārdās. Tad vēl arī jautājums ir par to, kur primāri jūs principā iegūstiet šo te izēju materiālu, aitas vilnas. Ja salīdzinām, ka teicāt, ka vairāk nekā 320 tonnas tiek izmestas, tad kas ir primārais avots, no kurienes jūs iegūtu šo te materiālu, lai viņu pārstrādātu? Pirmām kārtām, kā jau es teicu, ikdienā es strādāju ar aitām, neslēpšu, es strādāju kautuvē. Tā ir 3. lielākā kautuve valstī, kas tieši aitas mēs specializējamies. Un šis te mums ir būtībā atkritums, kuru mēs vēl piemaksājam, lai vispārībā viņu mums utilizētu. Tāpēc ir radās šī ideja patiesībā. Mēs esam apzinājuši pārējās 2 kautuves, kas ir arī līdzvērtīgas ar mums. Mēs runājam par to, ka būtībā mēs savus utilizācijas pakalpojumus piedāvāsim arī tiem. Un līdz ar to arī mums jau pa lielam ir tas resurss salīdzinoši liels tonu. Mums vieniem pašiem ir ap 8 līdz 10 tonām vilnas
pašiem savus resursus, kuru mēs vienkārši nevis samaksāsim kādam utilizētu, bet jau pārstrādāsim vienkārši granulās un jau nopelnīsim naudu tā jau, teiksim tā. Pārējais, protams, jā, ir ja tajā brīdī, kad beigsies no kautuvēm šī vilna, jā, tad, protams, nāksies iepirkt arī no zemniekiem. Visticamāk, viņi pārdos par naudu, bet tā būs salīdzinoši neliela nauda, jo diemžēl zemniekiem vienkārši nav kur likt to vilnu. Jā, tāpēc viņi būs laimīgi, ja viņiem vismaz kaut ko par to samaksā. Paldies! Izskatās, tā, vai vēl kādam ir jautājumi? Čatā šobrīd vairs nav, vai kādam vēl ir skaļi ko jautāt? Varbūt, kamēr jautājumu nav, te ir 2 vārdos peļņas potenciāls. Vilnas granulā pie pārdošanas cenas ir svārstās no 270 līdz 580%. Tas būtībā atkarībā no tā, cik lielas investīcijas ir, cik nopietni mums iekārtas un cik līdz ar to arī lēts produkta pašizmaksas sanāk, respektīvi, jo mazāk cilvēka resursi tiek izmantots roku darbs, jo skaidrs, ka būs lētāks produktu veiga iznākums. Labi, Aleksandri, liels paldies! Principā arī jautājumu daļā laiks ir beidzies. Palūkšu man atpakaļ hosta pieeju iedot. Un jā, šomēnes mums ir, šomēnes dzirdējāt mūsu 5 dalībniekus no Ideju kausa. Investori šī ir 2020. gada noslēdzošā sesija. Ceru, ka nākamgad visticamāk būsim reālisti uz pavasari vai vasaru, varēsim tikties tikai klātienes pasākumos. Līdz tam tiksimies arī janvārī neklātienē šādā te formātā. Ceru, pa Ziemassvētku un jaunā gada laiku būsiet atpūtušies no online zvaniem un šādu darba režīmu un būsiet janvārī atkal gatavi iestartēt attālinātām sarunām. Atgādinot jums to, ko es arī sūtīju e-pastā, es čatā arī iemetu linku uz anketu, kuru lūdzu visiem investoriem, šis attiecās tikai uz investoriem, ne dalībniekiem, aizpildīt anketu, norādot, vai jums ir interese radusies par kādu no dalībniekiem, ja tā, par kuriem no dalībniekiem. Noteikti arī pēc pasākuma vēlreiz visiem e-pastos aizsūtīšu video ierakstu un prezentācijas un šo te anketu, jo saprotot, ka pirms Ziemassvētku skrējiena ir ļoti daudz darbu visiem un investori ir aizņemti. Liela daļa skatīsies ierakstā un ies cauri prezentācijām pēc šodienas. Un deadlines jums būs nedēļas beigas investori, lai aizpildītu anketu, un tad jau tālāk vienosties par individuālām sarunām. Šobrīd man ir palicis tikai viens jautājums tiem investoriem, kas vēl ir palikuši klātienē, vai ar kādu no šī brīža dalībniekiem jūs vēlaties turpināt sarunu virtuālajā telpā tagad? Mazs klusuma brīdis jums, lai jūs vai nu ierakstat čatā, vai pasakat man. Es ar Batwax. Jā, labi. Labprāt parunātos. Labi, Kārli. Tad darīsim tā, ka es jums vienkārši čatā iemetīšu, un tad Mišela un Kārli vienkārši lūdzu klikšķiniet uz mana tagad tūlīt pēc mirkļa čatā nosūtītā linka un pārējiet jau jaunā Zoom telpiņā. Jā. Mišela, Kārli, klikšķiniet un pārējiet uz turieni. Vai vēl kāds no klātsošiem vēlas tagad sarunā tikties? Es neredzu, kur jāklikšķina. Tā, es tikko iemetu čatā. Neredzu. Tā. Hop, links. Jā. Labi, ja citiem jautājumiem nav, tad droši aizpildiet anketas un noteikti informācija sekos. Un kā arī minēja dalībniekiem, ja jums ir kādi jautājumi pēc tam, zvaniet, rakstiet, atbildēsim, palīdzēsim, savadīsim ar investoriem. Un izdarām vēl visu, ko varam izdarīt šī gada laikā, lai jaunajā gadā iestartētu ar maksimāli padarītiem darbiem šogad un svētku laikā atpūšamies un ar jaunu spāru turpinam darbus. Jā, paldies jums visiem, liels, ka piedalījāties. Veiksmi visiem. Visu labu. Paldies. Visu labu. Visu labu. Visu labu.